Šodien esam pulcējušies pie Līvānu atbrīvošanas pieminekļa, lai kopīgi atcerētos 1919. gadu, kad tautas garas spars un vienotība palīdzēja nosargāt savu Līvānu novadu, savu Latgali, un palīdzēja izcīnīt savu brīvu valsti, savu Latviju. 11. novembris ir mūsu tautas spēka un varēšanas piemineklis, lai mēs un mūsu bērni var to, ko varēja mūsu senči. Vārds Zemesardzes 35. nodrošinājuma bataljona komandierim majoram Kasparam Lindbergam. Līvānu novada domas priekšsēdētāji kungs, dārgie Līvānu un novada iedzīvotāji klātesošie.
Sākumā bija domājis runāt no galvas, bet tad sapratu, ka sakāmā ir daudz, tādēļ es atļaušos izmantot arī savas piezīmes. Sūtījums sveiciens Laķplēša dienā no Zemesardzes komandīra brigādes ģenerāļa Aināra Ozoliņa, no Zemesardzes 3. brigādes komandīra pulkveža leitnanta Ervīna Kopeikas. Sveiciens jums svētkos! Sveicu jūs Zemesardzes 35. nodrošinājuma bataljonā, karavīru un zemesargu, vīru un sievu, puišu un meitu vārdā no 7 Latgales novadiem. Jums ir sveicieni no Krāslavas, Dagdas, Aglonas, Riebiņiem, Breiļiem un, protams, Līvānu zemesargiem. 11. novembris Laķplēša diena. Šodien man ir daudzpusējas sajūtas, kā Latvijas iedzīvotājam, kā Latvijas patriotam un kā Latvijas armijas karavīram. Kā Latvijas iedzīvotājam, šie ir mūsu valsts svētki, un man ir patiesi prieks, ka mums ir mūsu valsts, Latvija. Mums ir mūsu tēvzeme. Mēs, Latvijas brīvības cīnītāji pēcteči, esam šeit šodien zem mūsu karogiem. Vārds patriots ir cēlies no grieķu valodas patrija. Tas nozīmē tēvzeme, un patriots ir cilvēks, kurš mīl savu zemi. Manuprāt, mūsu patriotu ir ļoti daudz, un savu patriotismu mēs apliecinām darbā, ģimenēs, ikdienā, svētkos un arī, ja vajadzīgs, nebaltā dienā. Gan sargājot un mācoties sargāt Latviju, gan rūpējoties par drošību un kārtību, gan izglītojoties un izglītojot mūsu bērnus. Gan izzinot, sargājot un kopjot mūsu kultūru, vēsturi un mākslu, gan strādājot uzņēmumos un kopjot mūsu zemīti, mēs esam patrioti. Par patriotiem nepiedzimst, par tādiem kļūst. Un, protams, te ir liela loma mūsu bērnu audzināšanai, gan ģimenēs, gan skolās, gan sabiedrībā. Un, protams, šeit ir svarīga loma jaunsardzei un zemesardzei. Un šī loma turpmāk vēl vairāk tiks pastiprināta. Kā Latvijas karavīram, šī man ir pārdomu un arī piemiņas diena, jo katra aizraktā svecīte, katra gaismiņa jūsu lāpās simbolizē arī par Latvijas neatkarību kritušo dzīvības un aizgājušās dvēselītes. Vai šodien mēs dzīvojam gana drošos laikos? Noteikti nē. Kā toreiz 1919. gadā, tā arī šodien mums ir jābūt gataviem sargāt mūsu valsti, mūsu zemi un mūsu tautu. Toreiz Rīgā pie Daugavas tiltiem ierakumos atradās ne tikai cīnīties spējīgi vīrieši un sievietes, bet arī sirmgalvi un pat skolēni. Gluži kā jūs šeit šovakar. Mūsu tautā ir milzīgs sīkstums un spēks, kas ir pierādījies mūsu tautas gadsimtu vēsturē. Un tas mums palīdz. Vai šodien mēs sabiedrību spējam būt tikpat saliedēti kā tajā 1919. gadā? Jā, mēs varam. Jā, un mēs esam. Jo Latvija mums visiem ir viena. Viena uz visiem. Un to izcīnīja mūsu vecvectēvi pirms 97 gadiem. To izcīnīja ne katram savu, bet vienu mums visiem mūsu Latviju. Kā Zemesardzes bataljona komandierim, man ir svarīga vienības spēja stāties un cīnīties ar naidnieku, ja tas būs nepieciešams. Un jo spēcīgās būs pretinieks, jo sīkstāk un iknāk mēs viņiem stāsimies pretī. Vēl jau svarīgāks ir mūsu tautas atbalsts un saliedētība. Mums jābūt patriotiskai tautai, jo tieši šo spēku nespēja salauzt Bermontā vālo karapuļi 1919. gadā. Novembrī, kalējās pie Daugavas. Toreiz saliedētība ar saviem karavīriem un savu armiju bija izšķiroša. Un tāda mums ir nepieciešama arī šodien. Vai mēs esam gatavi atrasties 1919. gadā un stāties plec pie pleca ar mūsu vecastēviem un mūsu vecasmātēm un cīnīties uz dzīvu un nāvi par mūsu tēzemi un ļoti iespējams kļūt par vienu no šī vakara lāpu gaismiņām. Kā karavīrs un komandieris var teikt, jā, mēs, karavīri un zemesargi, mēs esam gatavi. Tā ir mūsu pārliecība, un to apstiprina arī mūsu izvēle un mūsu dotais vērsts.
Un noslēgumā novēlu jums visiem gan garīgu, gan fizisku spēku, sirdī saglabāt Tēvzemes mīlestību un būt saliedētiem ģimenēs, novadā un mūsu Latvijā. Un mums visiem kopā veidot mūsu tautas, novada un Latvijas nākotni, veidot to drošāku, stabilāku un labāku. Paldies! Gods kalpot Latvijai! Sveika baltā bāzu virze, paliec sveika mazā būdiņā. Man ir jācīnās par brīvestību, man ir jāatstāj šī dzimtene. Paliec sveika daļā zeltenīte, skūpstu pēdējo vēl manim sniedz, un pie krūtīm it kā uguns liesmu, vienu sāturos es ziedu viens. Sārtais rozes vietas par mīlu stāstīs, un par jaukām vistabā. Būdiņā tā tevīm vienmēr sācīs, neaizmirsti draugu svešumā. Viņam ticēt varītu ir droši, ka viņš tevi mūžām nestās. Lai gan saule nespīdēs tik spoži, tev caur logu mazā būdiņā. Un ja lode manas krūtīs dragās, manī vēsas kapās miltis seks, tad par manu kapuliem uzāros lakstīga plāns iedāts nenobēgs. Zudusi, tad būs ar mūsu mīlā. Zudīs jaukais sapnis virstabā. Saule nespīdēs nekad tik spoži, kā caur logu mazā būdiņā. Saule nespīdēs nekad tik spoži, kā caur logu mazā būdiņā. No debesu augstumiem, no bezgalīgas tāles pats Dievs man jautāja, vai tev šī zeme svēta? Kur baltā vieta tā, kur ceļos nometies, kur savas madaras, kur savu sirdi liec? Par visiem kritušajiem, par dzīvību un nāvi. Tik mazu zemīti var nosekt ar plaukstu. Kad sirds to pārsteigā, tā liela kļūst kā brīve. Un nevar vienā mūžā saukt vārdā varoņus. Zemei pietrūkst vietas krustiem, kur tie dus. Un tādēļ viens tu celts, no sāpēm un no stara par visiem kritušajiem, par dzīvību un nāvi. Ne cīņās ceļos krist, šeit, baltā lūkšanā,
par tevi, brīvība, par mūsu vietu šai zemē. Aicinu jūs visus vienoties mūsu kopīgajā lūgšanā par Latvijas zemi. Dievs svētī Latviju! Sveces liesmā tur roku, lai par sirdi skaudrāk sāp. Citādi lies muta ļaunu, vārds vairs neprot savādāk. Sen ir lieki visi vārdi, darbs un griba, zibens īss. Ne jau vaidi, žēlošanās, naida brūces aizdarīs. Nekritīsim vairs pie zemes, nelūksimies neko. Iztīrīsim moču takas, iesim ceļu aizsākto. Tikai zini asins gaidu, lai ne lāsi neizlīst. Karavīra dzīvēs sāktās sveču liesmas mūsu rokās izdzīvos. Šajā dzīves uguns pielietajā piemiņā aicinu ar klusuma brīdi pieminēt tos, kas atdeva savas dzīvības par mūsu valsts, savu un mūsu brīvību. Paldies! Šī dieva zeme ar gaujas lejām, ar stārķu likstām un kurmju ejām, ar cēsīm tausiem un jaunām sejām, ar ļaužu balsiem un raiņa dzejām. Ar cēsīm tausiem un jaunām sejām, ar ļaužu balsiem un raiņā dzejām. Par verga augu es tajā sirkšu, par indes malku es viņu pirkšu. Ar zelta atslēgām es lēkšu slēpšu, kā puskauts āzis par viņu brēkšu. Ar zelta atslēgām
Es lēkšu, slēpšu, kā puskaucāzes, pār viņu brēkšu, ak svētā brīvē, kā tad es jūtu, cik esmu nesis to smagu grūtu, ka tā vairs nav, tik cik mans aiznaga, tad es tik apjaušu, cik bija smaga, ka tā vairs nav, tik cik mans aiznaga, tad es tik apjaušu, cik bija smaga. Solikten zemi šai svētvakaros no manas dvēseles, kas noņem nost. Solikten zemi šai svētvakaros no manas dvēseles, kas noņem nost. Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju, jeb tā saukto Bermontu karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji. Taču Lāčplēša varoņa tēls mūsu tautā ir sakņojies caur teikām un daļdarbiem. Māras Zālītes rakstītajās rindās Koknesis izsaka vienprātības un sadarbības domu Lāčplēsim. Cel dzimteni mums, es tev nesīšu kokus, lai mums ir viena sirds, lai mums ir 1000 roku. Mūsdienās alkas pēc sadarbības un vienprātības ir stipras kopienas tautas pamats. Vārds Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodakungam. Zemesardzes karavīri, jaunsargi, līvānieši, Līvānu novada ļaudis, jaunā paudze. Lāčplēša dienu mēs svinam, lai pieminētu brīvības cīnītājus. Tos kritušos, kas atdeva savas dzīvības, lai mēs dzīvotu brīvā valstī. Lai mēs varētu mācīties, lai mēs varētu strādāt, lai mēs varētu brīvi elpot un šeit Latvijā nes savu pienākumu, ko katrs savā brīdī arī darām. Tā laika karavīrs bija Latvijas aizstāvis. Visos laikos Latvijas karavīrs ir bijis cīnītājs. Cīnītājs par savu valsti. Dažādās frontēs, dažādās armijās, bet viņš vienmēr ir cīnījies par Latvijas zemi. Tas ir viņa pienākums. Kas ir šodien kareivis? Šodien kareivi galvenais pienākums ir iedvest mieru un drošību. Es vēlreiz atkārtoju, mieru un drošību. Tas ir savai tautai, ka viņa ir savi aizstāvji, ka viņa var dzīvot mierā, strādāt savu darbu, cīnīties, mācīties un visu veikt brīvā Latvijā, uzskatot Latviju par savu zemi, visu tautību, iedzīvotāji, kas šeit dzīvo. Un šodien, atceroties toreiz notikumus, es gribu teikt, ka kopā ar sabiedrotajiem viņi veica varoņdarbus. Viņi veica to, ko tajā brīdī no viņiem prasīja. Vai šodien mēs to spējam, vai mēs šodien to varam,
ja pienāksies, es domāju, katrs no mums, katrs savā vietā ir spējīgs to padarīt, to panākt, bet iepriekš, protams, mums jābūt tam gatavam. Cik gatava ir katra tauta, tik gatavi ir viņa arī armija un arī viņu cilvēki. Es domāju, ka šodien jaunajai paaudzei ir dota visas iespējas saprast to, ka Latvija vienmēr ir gribējusi dzīvot un dzīvo miera dzīvi. Nekad vēsturē paskatoties, latvieši nav bijuši, neskatoties uz blakus tautām, iebrucēji vai arī kaut kas tam līdzīgs. Vienmēr spējuši un grib aizstāvēt sevi. Un tas arī ir mums katra pienākums. Es šodien gribu teikt lielu paldies visiem tie, kas dažādās vietās, gan mūsu valsts iekšienē, gan arī ārpus Latvijas sabiedriskajos spēkos, nes šo pienākumu, kareivja pienākumu. Lai kareivis būtu tā mūsu, varbūt, lielākā gan laime, gan prieks, gan arī mūsu patriotisma izpausme. Lai Latvijai vienmēr, kā arī Līvāniem, būtu mierīgas debesis. Lai Latvija vienmēr dzīvotu mierā. Mūža sauli Latvijai. Rīgas meitānas skumjas kļusēs, Latvijas āni karot projām brauc. Klusē dažs, bet citi tikai smējās, šķiroties no meitenītes sauc. Paliec sveiks, mans mazais draugs, mūsu mīlēs laiks bija jauks. Gaidi mani atkal mājās, tad, kad ievas ziedos plauks, ja nenošaus. Gaidi mani atkal mājās, tad, kad ievas ziedos plauks, ja nenošaus. Kaut gan tālu no dzimtenes esam, un no mīļās meitenītes tomēr vienu dienu sudien esam, ko gan mājā līgadiņā dār. Paliec sveiks, mans mazais draugs, mūsu mīlēs laiks bija jauks. Gaidi mani atkal mājās, tad, kad ievas ziedos plauks, ja nenošaus. Gaidi mani atkal mājās, tad, kad ievas ziedos plauks, ja nenošaus. Vai tā atceras mani un gaida, tad, kad ielās mēnes gaismu lēc, jeb vai citam laimīgi tās maida, citas kūstu zer un jaudi smej. Paliec sveiks, mans mazais draugs, mūsu mīlās laiks bija jauks. Gaidi mani atkal mājās, tad, kad ievas ziedos plauks, ja nenošaus. Gaidi mani atkal mājās, tad, kad ievas ziedos plauks, ja nenošaus. Bet mēs traucam uz priekšu un traucam, mūsu naidnieks uzvarēts rīt būs. Mūsu meiķas neuzsmaidīs citam, gaidīs mājās pārnākam tad mūs. Paliec sveiks, mans mazais draugs, mūsu mīlēs laiks bija jauks. Gaidi mani atkal mājās, tad, kad ievas ziedos plauks, ja nenošaus. Gaidi mani atkal mājās, tad, kad ievas ziedos plauks, ja nenošaus. Ne tās vagas atmatā, kur tēvs ir Aris, ir vagas dziļumā grauds vēl dzīvs, kas jaunu spēku darīs. Kaut ir no zemes izcelti tie svētakmeņa druvās, tie tagad nama pamatos guļ slieksnī, rītam tuvāk. Vēl nav no sirdīm izdzīts mums griezes pļauj dūms,
Kaut rokas sasaistītas gurst, augs maize, darba gulums. Ir laiks, tāds malnu graudu laiks, par vārpu jāiet karā. Par rudzu zemi jācīnās, kamēr vēl saules vara. Mums līdzās iet gan lauks, gan mešs, gan vilks, gan kamenīte, kas visus karus veikusi, tā Latviju zemes spīte. Bet tagad Līvānu mazajiem bērniem ir ko teikt. Latvija, tā ir mana dzimtene, tā ir mana māja, māmiņa un tētis. Tie ir mani radi un draugi. Latvija, mana tēvu zeme, krāšņi daba skati, tautas dziesmas, sarkanais karogs. Te debesīs, spožākais zvaigznes, zaļākie meži un dzidrākais ūdens. Latvija, spēcīgs ozols, pēc tevi tīrumā, un smaržīgs, rudzu, maizes laiks. Latvija, es tevi vienmēr mīlēšu, un savās gaišajās domas vienmēr par tevi domāšu. Es aicinu jūs visus iedegties par Latviju, dariet tā, ka ir prieks par sevi un par savu valsti. Leposimies ar mūsu karavīriem, leposimies ar mūsu valsti. Noliekot svētīt, padomāsim par laiku, kad dzīva Latvija. Aizejot mājās, iededziet svecīti par tiem, kuri cīnījās par brīvu, skaistu Latviju. Iededziet svecīti lokā, iededziet Latvijai to liesmiņa mazā un skaistā, lai silda un pasargā to. Iededziet svecīti Latvijai, iededziet Tēvzemei to. Kas ir mana dzimtene, kas ir Latvija? Kas ir mana dzimtene, kas ir Latvija?
aicina nolikt ziedus un svecītes kā sveicienu visām brīvības cīņās kritušajām dzīvēm, kas tika zaudētas par visas Latvijas brīvību, par Līvānu novadu un mums pašiem, kā arī par tiem, kuru kapa vietas nav zināmas. Izgreznot Latviju, bet ne pūlis, ne centīs tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Tā rudens, izgreznot Latviju, bet ne pūlis, ne centīs tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildot, saulakatu dotu. Par lielu, lai paņemtu klēpi un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Par mazu, lai laistu vienu es līdzi ceļos. Tā rudens, izgreznot Latviju, bet ne pūlies, ne centīs tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā.
mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu. Par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīdotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Par mazu, lai laistu vienu es līdzi ceļos. Ak, rudens, izgreznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Ak, rudens, izgreznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Paldies visiem, kas bija kopā šajā piemiņas brīdī. Sasildi saulīte, manu zemīti, ziemelim elpā augstā. Es viņas dvēseli sildīšu, ticības svētajās plaukstās. Es viņas dvēseli sildīšu, ticības svētajās plaukstās. Apmīļo saulīte, manā zemīte, katru ozolā zini. Es lai tēvzemē ieglaužos, ticot, cerot un mīlot. Es lai tēvzemē ieglaužos,